Labdien, labdien! Esiet sveicināti visi, kas šodien pieslēgušies mūsu webināru ciklā par un ap mākslīgo intelektu un tā risinājuma izmantojumu biznesa procesu dažādu uzlabošanai. Jā, šos webinārus mēs organizējam kopā ar Rīgas biznesa skolu un esam nonākuši līdz jau otrajam, kas ir par un ap virtuāliem asistentiem ar nosaukumu tātad virtuālie asistenti un RAG tehnoloģijas biznesa procesu efektīvākai nodrošināšanai. Un, lūk, bieži vien rodas tāds jautājums, virtuālie asistenti noderīgi vai kaitinoši? Šis ir diezgan varbūt provokatīvs jautājums no manas puses, bet apmeklējot dažādas uzņēmumu mājaslapas, mums nereti rodas jautājums, kuriem mēs gribam dzirdēt tūlītējas un ātras atbildes. Ja, un bieži vien, pirmkārt, jā, nevar varbūt kāds nodrošināt šīs ārkārtīgi ātrās atbildes, tad es rakstu uz kaut kādu klientu centru, tad es gaidu ēpastus turpu šurpu. Bet, lūk, ir šis viss atrisināts ar virtuālu asistentu tātad iespējamību un pielietošanu. Tātad, jā, mēģinot šo problēmu risināt un tātad reālā laikā, principā, iegūt atbildes uz visiem jūsu uzdotajiem jautājumiem. Un tātad, jā, virtuālie asistenti, jeb šie chatboti, palīdz risināt šo mūsdienu problēmu, ka cilvēkam tātad ir maz laika, bet vajag ātras atbildes. Un tāpēc šodien uz šo sarunu esam aicinājuši divus ekspertus. Tātad organizēsim šo webināru tādās divās daļās. Sākotnēji tā būs tāda vairāk teorētiskāka daļa, kuru tātad mums pastāstīs šo teorētisko lekciju vairāk tātad Valdis Sauspurēns no RBS, kas ir pasniedzējs, un tāda otrā daļa ir vairāk tāda praktiskā daļa, kur tad mēs aicināsim no Tildes Madaru Mačīnsku, kas ir pārdošanas un klientu attiecību nodaļas vadītāja. Un es jūs noteikti aicinu un mudinu uzdot jautājumus. Tātad mēs esam tieši saistē, jā, Facebookā, tā kā noteikti tur arī varat uzdot jautājumus mūsu ekspertiem, noteikti šos jautājumus nodosim. Tā kā sākšu un šo virtuālo, kā teikt, skatuvi nodošu Valdi jums un lūdzu, jā, mēs ļoti, ļoti labprāt dzirdētu visu par un ap šiem virtuāliem asistentiem. Kāds var mums galvenais palīdzēt, atvieglot dzīvi? Paldies, Ilze. Jā, tad esmu Valdis Sauspurēns, esmu pasniedzējis Rīgas biznesa skolā. Jā, un tad es nedaudz veikšu tādu nelielu vēsturisku ieskatu šajos te sarunbotos, chatbotos, asistentos, un nedaudz arī parunāšu arī, kā tas notiekās mūsdienās, ko mēs arī varam reāli darīt, tā teikt, paši arī kaut ko savā vai nu biznesā vai savā organizācijā ieviest, un varbūt kaut ko arī varam, kas sakot, uzlabot. Tā teikt. Tas jau tāpēc arī mēs te esam, lai uzlabotu sev dzīvi. Tā, tad es padalīšos ar ekrānu kā parasti. Jā, tad mums ir share screen. Un attiecīgi es ceru, ka visi redzēs, jā, šo te ekrānu. Un es samazināšu arī visas kontrolas. Tā teikt, jā. Nu, lūk. Jā. Tā tad, parunāsim par latviski, mēs viņus tomēr tulkosim kā sarunbotus, jā, bet, ir arī daudz saistīts tehnoloģijas ar šo te, un arī tieši sarunbotu, runāsim šodien arī drusku arī par tieši RAG, Retrieval Augmented Generation tehnoloģijām, kas ir saistītas tieši ar sarunbotiem, jā, tātad, lūk, jā, nedaudz īsumā pa mani, tātad, jā, es programmēju jau vairāk nekā 30 gadus profesionāli, strādāju arī pats izveidoju savu e-komercijas un arī, tā teikt, angliski runājot, brick and mortar veikalu Kalifornijā 90. gados, tā teikt, pirmajā internetu burbulī. Jā. Lūk, un pasniedzu savu lektors Rīgas Tehniskajā universitātē, Rīgas biznesa skolā, un arī strādāju kā pētnieks Nacionālajā bibliotēkā, tieši strādāju ar lieliem, tā teikt, teksta apjomiem. Lūk, un te ir arī mans ēpasts, ja kādam interese kaut ko vairāk aizrakstīt, droši rakstiet. Tā.
Un tad būs arī iespēja šos materiālus pēc tam, pēc šī nodarbības beigām, pēc šī webināra arī apskatīt, pašiem atrast arī. Tā, nu lūk, bet sāksim par mūsu chatbotiem. Tad kas tas tāds vispār ir? Nu, dzirdēts kaut kur ir. Jā, nu, ir dažādas definīcijas, bet viena definīcija varētu būt, ka tā ir programmatūra, aplikācija, kas, tā teikt, emulē cilvēku saskarni ar cilvēku, emulē cilvēka runu, tā teikt, cilvēka atbildes, protams, principā emulē cilvēku. Tas oriģināli sākas arī bija tāds puisis Alans Tjūrings, kurš 40. 50. gados definē šo te, tā saucamo slaveno Tjūringa testu. Ja mums ir kaut kas aiz istabas, otrā istabā, kas mums dod atbildes, un ja mēs nevaram pateikt, vai tas ir cilvēks vai robots, tad tas Turing tests ir iziets, un tad tas, kas tajā otrajā istabā ir, tad tas ir, kā sakot, cilvēkam līdzīgs. Mūsdienās ļoti tuvu tas īstenībā notiekās, jau pēc būtības šis Turing tests pēc būtības ir, tā teikt, jau apiets un pat pārsniegts. Lūk, mēs varam arī izdalīt dažādi šīs te saskarnes režīmus. Klasiskais, protams, ir teksta. Mēs rakstam uz ekrāna, rakstam uz tastatūras un uz ekrāna un nododam šos ziņojumus, bet arī paliek un vairāk arī ir šie te ar balsi bāzētie, kas, es domāju, ir ērtāk, virtuālai asistenti. Protams, ja mēs runājam ar balsi, tas, protams, nozīmē, ka dators balsi tiešā veidā nepazīst. Galu galā pie viņa beigās notiks arī pārveidošanas process, un galu galā informācija nonāks ciparu formā līdz tam datoram. Pamatās tehnoloģijas, tās bāzes, tās zinātnes, ar ko mēs tās nozares, kas to saistīts ar šo izstrādāšanu, ir naturālo valodu procesēšana, NLP, mašīnu mācīšanās, kas pēc būtības ir arī mākslīgā intelekta tāda apakšnozare, bet viņas, principā, visas trīs, tā teikt, viena otrai dažreiz drusku pārklājās arī. Un ko es gribēju teikt, ka šīs te aplikācijas, viņas var būt virtuālas, tiešām arī kā programmā, viņas var būt arī tādā dzelžu līmenī, tā kā, pieņemsim, Amazon Alexa, tur, protams, ir programmatūra, bet tas ir arī tāds, teikt, kaut kāda ierīce arī var būt. Un arī šis chatbots, šis asistents, viņš var būt arī daļa no kāda cita produkta. Viņam no kādas lielākas aplikācijas, no web aplikācijas, dažādu veidu aplikācijām. Varbūt arī tieši daļa tikai, nav jābūt tikai tam. Bet es gribu īsumā pastāstīt par nelielu vēsturi, es domāju, teikt. 60. gados bija tāda programma, joprojām ir, saucās ELIZA, MIT Massachusetts institūtā izveidota, un principā viena no pirmajiem chatbotiem, un strādāja aptuveni tādā režīmā, ka mēģināja uzķert, ko cilvēks saka, raksta, un atbildēja, mēģināja iespraust kaut kādu šo te uzķert kādu atslēgas vārdu un atbildēt. Un, principā, tās drusciņ tāds terapists, tāds psihologs, varētu teikt, psihoterapists, Ja es prastu, man patīk hokejs, viņš atbildētu, kā tu jūties par to hokeju īstenībā. Un var sakot, kas bija ļoti interesanti, lai gan tie likumi, tā programma bija likumos bāzēta, tad bija programma, ko darīt, katrā situācijā aptuveni situācijās. Cilvēki bija, kas ļoti uz šo te lietu, tā teikt, pavilkās un aizrāvās, pēc būtības izveidoja tādas nedaudz, ka neteiksim attiecības, bet ļoti iesaistījās šajā procesā, teiksim, man ļoti, kā sakot, es jūtu, ka sakot, te ir kaut kāda saite man, tā teikt. Lai gan bija skaidri redzams, ka tas tomēr ir datora programma. Un kas ir interesants moments, jāpiemina, ka Elīza mūsdienās dažreiz, ja palaiž Elīzu salīdzinot ar kādu no modernajiem chatbotiem, cilvēks saka, šis tomēr laikam ir cilvēks, jo tik slikti rakstīt nevarētu dators. Šis laikam ir cilvēks, tik slikti raksta, tik slikti atbild. Viņš noteikti kāds cilvēks, kas vienkārši ir, domā jokoties, tas nevar būt dators. Dators būtu pārāk pieklājīgs, tā teikt, Te jāpiemina arī Parijs, kas bija, tā teikt, paranoiskāks, drusciņ ar jau tādu Elīzes, tā teikt, modifikāciju jau ar kā sakot, ar mēģināju kaut kādu arī, tā teikt, stilu piešķirtam šim visam. Bet mēs pārējām pie 80. gadiem, un tad bija tāda sistēma XCON, Digital Equipment Corporation, liela datorfirma tajā laikā, un viņiem bija jākonfigurē šie te datoru pirkumi, visas sistēmas, un viņi daļai automatizēja šo te procesu. Tikai jāpiemina tas, ka tas nebija īsti chatbots, tā bija tāda sistēma, kur tu tomēr atbildi pogas, atbildi jautājumus, viņi nebija, tāda, kā mēs saprast mūsdienās chatbotu.
Bet viņa bija ļoti, ļoti teikt, nozīmīga un ietekmīga šajā te zināšanās bāzētā sistēmā. Kas bija svarīgi, šeit bija ne tikai šie algoritmi, bet bija arī šī te datu bāze, šī zināšanu bāze, kas ļāva, kā sakot, izvērtēt. Ja? Tur nebija tikai tādēļ pliki likumi. Un vēl viens interesants projekts bija šis te Rakter, kas bija pēc būtības pirmā ar datoru rakstītā grāmata. Jā, tas ir pirms 40 gadiem. Mūsdienās Amazons ir pilns ar datoru rakstītām grāmatām, bet toreiz tā bija pirmā. Nu, tur bija varbūt tās zināšana bāze, varbūt drusciņi tā teikt ierobežotāka, protams, bet ļoti, nu, tā teikt, seriāls tas izvads bija tāda drusciņi tiešām, ja aizrauc seriālismu, tas bija interesanti, bet, nu, nozīmīga tā zināšana bāze tur nebija kaut savukārt ļoti liela. Jā, bet, nu, tas arī ļoti tāds, nu, nozīmīgs moments. Bet jā, paskatīsimies mūsdienas, nevis mūsdienas, bet drusciņi jau tādu nesenāku pagātni. Dažādi produkti bija 90. gados Alice, piemēram, bija, un parādījās, piemēram, tāds produkts 2001. gadu, ap 2000. gadu sākumu, kas pie šos te dažādos saziņas instant messenger rīkos, kur saziņas rīkos, tā teikt, piedāvāja cilvēkiem informāciju, kaut kādas lietas piedāvāja, tas ir tāds palīgs, virtuālais asistents pēc būtības, ja? Kaut kādas lietas, nu, tur var jautājumus un atbildēja, un šādi tas nebija vienīgais, protams, produkts, bija daudz citi arī, ja? Un tajā ziņā viņš, sakot, nu, cilvēki arī aizrāvās, arī varēja kaut ko prasīt, ja? Un te jautājums piemērs, kā izstījās šis te ekrāns, protams, var redzēt, ka tas ir 20, nu, gan 25 gadu vecs dizains, bet, nu, jā, tur bija kaut kādi jautājumi, jā, un, nu, tas Smarter Child, nu, viņš kaut ko varēja arī atbildēt, jā, nu, lūk. Bet, nu, tomēr tas relatīvs samērā vēl bija primitīvs tās iespējas, jā, bet pienāca mums iepriekšējā 2010. gadi, un, nu, tomēr notika pēc būtības tā mākslīgā intelekta revolūcija, sākās dažādi veidi šie asistenti, tika integrēti mūsu viedierīcēs, protams, zinām Siri, zinām gan Google, Cortana, protams, zinām, ko mums Microsoft tik draudzīgi uzspiež, tā teikt, lai mēs lietotu, ja, un arī Amazon Alexa, kas tiešām ir šī te ierīce, kas integrēts šajā te ierīcē iekšā, nu, ar balsi bāzēts, nu, un viņš spēja, protams, mums darīt dažādas servises. Mēs paskam, lūk, tur nopērc man to, pasūt man to, pārslēdz man televīzijas kanālu, izslēdz man gaismas, ja, un bija šīs te atbildes, kas varēja viņš kontrolēt, ja, un arī dažādi veidi iespējas bija. Bet, nu, jāsaka to, ka šie visi rīki, ja, kas tajās versijās, kas bija pirms 10 gadiem, nu, tomēr bija zināmas limitācijas, un kas viens bija šīs te valodas iespējas, šīs te atbildes, ja, nu, bija tomēr samērā, tā teikt, kontrolētas tajā ziņā, ka tomēr tie rāmji bija samērā, tā teikt, šauri. Ja. Un tajā ziņā, kas ir mainījies tagad, arī ieskatot šīs te ierīces, ir tomēr nācis klāt ties augtais lielo valodu modelis. Ja? Tad, kas mums noticies ir, viens ir, tad vispirms ir integrācija, ja, lielāk daudzās platformās, Facebook Messengerā, protams, WhatsApp un WeChat, arī Ķīnā tas ir, ja, parādījušies šie chatboti arī šajās te mūsdienu aplikācijās, un otrs ir piedāvājumi no lielām kompānijām, protams, ja, dažādi šie te sauktie, ja mēs gribam izstrādāt kādu šādu rīku, ir jau gatavi risinājumi, domāju, mums arī stāstīs vēlāk kolēģi, ja, tad kādi, ka mēs varam, tā teikt, jau ņemt gatavus, tā teikt, klucīšus un likt kopā pievienot savām biznesa vajadzībām, jau izmantojot šo gatavu kādu, kā sakot, pievienošo klāt šo papildu, to, nu, sauksim to pievienoto vērtību, klāt šo servisu. Jā, šeit piemērs ir no Google Dialogflow, jā, var redzēt nelielu diagrammu. Bet es gribu apsvērt pēdējot pie šī te GPT-3, 2020. gads, aptuveni 21. Tā tad OpenAI, esam domājuši, mēs visi dzirdējuši esam, un tas tiešām bija, nu, es teiktu, revolucionārs līdz tam brīdim. Visi izstījās interesanti, jā, pat GPT-2 bija interesanti, bet varēja redzēt šos te, nu, tos lielos aktīvos mīnusus, ka, nu, jā, interesanti ir tie valoda tāda mums sakarīga, bet tomēr tā, nu, nav īsti vēl tā kārtīgi izmantojama. Sakot, no 3 un uz augšu tie modeļi palika jau, tā teikt, tie rezultāti kļuva tiešām, nu, pārsteidzoši labi. Pēc būtības, kā tas tiek darīts, kā tiek veidots šie treniņu modeļi, tas būs, protams, garš stāsts, bet īsumā sanāca tā, ka ļoti pie liela datu apjoma, ar ko tiek trenēti šie modeļi, nu, parādās, tā teikt, ļoti interesanti, tā teikt, sauksim tos par blakus efektiem, angliski var saukt emerging complexity, tad rodās kaut kas papildu, mēs nevaram teikt to par
intelektu, par saprātu. Daži gan domā, ka tas ir saprāts, bet, nu, principā parādās blakus efekti, kas ir ļoti interesanti un noderīgi. Tad loģika jau tā teikt, dažādas šis te konteksts, tiek uztverts garāks konteksts, šis te, ko cilvēks uzdod jautājumu, un atbildes tiešām ir, nu, tiešām sakarīgas. No šiem te, kas bāda ar šiem te GPT-3 modeļiem. Kas interesanti ir, ka GPT principā nāk no Google, bet to pēc būtības mūsdienās popularizējis ir Microsoft, nu, OpenAI, kas ir sadarbībā ar Microsoft. Un tas tā, bet, protams, tas nav, tas tikai, tā sakot, ir tikai sākums pēc būtības, jā. Jā, mums mūsdienās ir dažādi veidi šie chatboti, jā, dažādas nozares, veselības nozare, lietotājiem, kā sakot, customer service, izglītība, protams, un, protams, arī, tā teikt, izklaide. Nu, pa izklaidi šeit daudz īpaši nerunāšu, jā, bet, nu, vairāk par šo te, kur mums tieši biznesam nozīmīgākām lietām, jā. Un, jā, tad viens piemērs varētu būt, mums varētu būt, protams, šie te sarunu boti, ir, protams, šo te saskarnē ar gala lietotāju, jā. Kādi tur tie bonusi, es domāju, ir nenoliedzami tas, ka mums ir šī te 24 stundu vienmēr 24/7 visu laiku pieejam šis te kaut kāds atbalsts, jo, nu, nav patīkami, ja mēs nakts vidū mums vajag kādu palīdzību, un vispār nav nekādas palīdzības, jā. Un, jā, nu, tā ir tā doma, ka, protams, cilvēki mēs būsim apmierināti, ja, un uzreiz dabūsim atbildes. Mēs tiem biežāk jautājumiem atbildēm, ja. Agrāk, kā bija agrāk, nu, tie jautājumi bija limitēti. Bija saraksts, varbūt tas dators, šis te asistents, viņš tomēr mācēja saprast, ko šos te jautājumus, bet, nu, viņi bija tomēr limitēti zināmā mērā. Nu, tagad, pēc būtības, normāls moderns chatbots, sarunbots, viņš var atbildēt ļoti plašus jautājumus. Tur vairāk ir jautājums, tā teikt, izstrādājot, tomēr drusku ierobežot, ja? Lai nesāk tā sakot runāt vispārīgi, tā teikt, pa dzīvi šis te chatbots. Tur ir vairāk tādi citi jautājumi šādā ziņā. Jā. Un tas, protams, tas moments ir, ka gribu uzsvērt, ka tas pilnībā neaizstās vispārībā cilvēku kaut kādu atbalstu servisu. Tas viens, kas man pieņemsim, ir tāda nedaudz nejauka tendence, tādai tirgū, ka kompānija, uzņēmums izdomā, ka, nu jā, tad uzliksim mēs to sarunu botu, un tad mums nevajag nevienu cilvēku vispārībā. Tomēr ir jābūt kaut kur galā, šās ķēdes galā jābūt cilvēkam, jo, nu, neizbēgami lietotājs, tas ir, domāju, klients, ja viņam būs neizbēgami kāda situācija, kuru sarunu bots nevarēs precīzi atbildēt, nu, un tad, kas sakot, jābūt iespējai kaut kādam beigās dabūt arī kaut kādu vēl papildu atbalstu. Ja? Katrā ziņā tas ir tas moments, ka mēs iegūstam šos te cenas, tā sakot, izmaksu ziņā tomēr no cilvēku resursu ziņas, ka noteikti samazinās šis skaits cilvēku, bet noteikti vajadzīgi ir arī kādi eksperti, labi trenēti, arī tomēr mums atbalsta personāls, kas to var atbildēt šiem grūtākiem jautājumiem. Ja? Tā. Nu, lūk, jā, nu, protams, reklāma, tirgu un vispār reklamēšanā un pārdošanā, tā teikt, marketingā un pārdošanā, tas ir chatbotiem ir ļoti liels potenciāls. Nu, viens, protams, tas, ka labs chatbots, atkal es saku, labs chatbots, jā, var ar lietotājiem dzīvā laikā kaut ko darīt. Tad, ja mēs ņemam vērā, piemēram, kādu web aplikāciju, tīmekļa aplikāciju, nu, atkal, protams, ir tas moments, ka varbūt tas arī par daudz, tas ir ļoti tāda smalka balance. Nu, var arī, to viņš var darīt, pieņemsim, ja tur ir, pieņemsim, potenciāli interesi, kaut kāds servis, ko mēģina pārdot šī lapa, protams, var jau tā teikt, sadalīt aptuveni, kā teikt, veikt tādu nelielu cijāšanas procesu, jā, var piedāvāt arī rekomendācijas, jā, ļoti labi šie sarunu boti var piedāvāt rekomendācijas bāzētas, uz ko cilvēks darīs, jā, var palīdzēt šajā ziņā, un arī var veidot arī tiešām, nu, tas jau būtu tas, ko mēs ejam, ļoti personalizētu šo te saturu, ja, ko cilvēki interesē. Ja viņš atķiksies, viņam kaut kas interesē, protams, šo te personalizāciju, tas ir tas, nu, nedaudz arī daļai sapnis. Ja. Un arī var palīdzēt, protams, šo te procesu, ja mums ir kaut kāds process sarežģītāk, šis te tā teikt, nu, pārdošanas process, kur ir daudz soļi, ja, nu, kur vajadzīgs tiešām, nezinu, ir produkts tāds sarežģīts, nezinu, varam pārdot arī pat māju, tā teikt, ja, un vai kaut ko ļoti sarežģītu tehnisku produktu, tad arī šis te palīdzība no chatbota arī varētu būt ļoti laba. Un, protams, arī tas moments, kad ir cilvēks nopirts, arī var būt ļoti laipns. Nav jāspiež vienkārši, tā sakot, cilvēkam
pircējiem, klientam nav jāspiež kaut kādas vienkārši kaut kādas grūtas saprotamas instrukcijas, ir tāda cilvēcīga attieksme, ja, kā savākt šo te, nu, kā sakot, cilvēka, nu, feedback, kā sakot, savākt šo te, kā jūtās, cik apmierināts cilvēks ir ar šo produktu. Nu, lūk, jā, tas ir daudz potenciāli, daudz, kas arī tiek darīts mūsdienās šajā ziņā. Nu, jā, šeit, es domāju, mazāk, šeit vēl nezinu, cik aktuāli ir šis te medicīnas ziņa, bet arī tas pats attiecās arī uz medicīnu. Tas, ka, protams, ir iespēja šis te atbalsts pacientiem visu laiku, sākotnēji simptomu palīdzība. Esmu arī pats kādreiz, kas lietojis atzīšos šajā jautājumā. Un arī, protams, tas moments, ka pacientiem var arī atgādinājums kaut kādas zāļu ņemšanai, arī visādas palīdzības šis te mācību resursiem. Nu jā, un tad, protams, prāts atkal moments šis te, ko ļoti virtuālais triāgi, tas ir mums, nu, jēdziens mums, nu, medicīnā un no kara, jā, ka tiem, kuriem ir svarīgāks, kuriem kritiskāka situācija, nu, viņiem jāsaņem šie te medicīnas resursi vispirms. Nu, potenciāli atkal šie te arī pat sarunbotu asistenti, viņi arī var palīdzēt veikt šo izvēli, bet atkal es atgādināšu to, ka, protams, ka tur nevar teikt tā automātiski, ja, kā dators izvēlās, kurš, kā sakot, kurš būs pirmais pie ārsta. Nu, tas nebūs īsti nepareizi, bet arī, nu, tur ir vajadzīgs tomēr šis cilvēks galā. Tas tikai palīgs. Nu jā, tā tad, protams, kas man liekas ļoti, ļoti potenciāls liels, arī pats esmu priecīgs redzēt arī dažādu veidu šos te, pieņemsim, zobārstam ir sarunbots, šis asistents, kas izveido šos te palīdz ar šo te klientu atgādinājumus, kur nolikt klientiem. Protams, programmatūra bijusi iepriekš, bet šis var būt jau vairāk tāds, nu, atkal cilvēciskāks. Jā, nu, lūk, tā kā arī liels potenciāls. Protams, izglītībā, domāju, daudz mums lietojuši tādu produktu kā Duolingo, lai kādu valodu pamācītos, un arī kurš šis Duolingo jau arī kādu laiku tagad arī integrē. Agrāk tas viss bija tagad tikai, tā teikt, bija roku taisīts, mūsdienās arī viņš izmanto šo te mākslīgā intelekta iespējas un piedāvā papildu mācību līdzekļus. Mūsdienās ar labu sarunbotu, nevajag pat Duolingo, vispārīgs sarunbots arī var ļoti labi, tā teikt, mācīt valodas, dažādas lietas, ja, kuras tiešām dažādas resursus, tad, ja ir mācību, kaut kas saistīts ar mācību procesu, šis te vai no uzņēmums vai iestāde, tad katrā ziņā te arī ir ļoti daudz potenciāls, atkal daudz šī paša iemesla, kad visi vienmēr arī 3 naktī, ja gribam iemācīties kaut ko jaunu valodu, uznāk, tā var būt, vai ne, tad mēs arī to varam izmantot. Un arī, protams, šis te dažādas resursus varam ātrāk iegūt, jā, tas arī ir, nu, un arī varam būt tiešām to cilvēcisko individuālu pieeju, tā teikt, arī valodai. Nu, nav, un arī, protams, tas nenozīmē, ka nevajag mums pasniedzējus un mācības spēkus, ja, bet viņiem atkal ir iespēja strādāt drusku augstākā līmenī. Tā, un jā, tad jautājums, protams, ir, kā tad labi, viss izklausās ļoti labi, esmu dzirdējis daudz par šiem sarunu botiem, bet kā tad, nu, viņus gribētu ieviest savā uzņēmumā, man būtu liels uzņēmums, mazs uzņēmums, viens pats esmu sakot, tikai nesen sācis, nu, jāizdomā, ko mēs vēlamies sasniegt. Pēc būtības, ko tad var arī drusciņi jāatzīmās arī šīs te limitācijas, ko sarunbots var darīt. Ja? Tad viens ir, protams, tas, ka jebkas, kas saistās ar teksta pārveidošanu, tā varētu būt tulkošana, sumarizācija, tieši saīsināta kaut kāda teksta izveidošana, kaut kāda arī tieši paplēst kaut kāda tēma, ko mēs gribam paplašināt, tā teikt, tur labs sarunbots, ar labu piekļuvu būs ļoti, ļoti, tā teikt, efektīvs, ja? Un tas derēs. Ja? Jā, un atkal jāatcerās tas, ka mums jāpiedomā par kam viņš domāts, vai tas ir vispārīgi domāts, vai tas ir domāts iekšējiem vajadzībai, arī var būt ļoti nozīmīgs. Pieņemsim, man ir iekšējais uzņēmums, man ir iekšēji kaut kāda zināšanas bāze, un mēs gribētu, lai šis chatbots strādā tieši iekšēji. Arī var būt. Un, protams, arī, nu, dizaina ziņā te jāpiestrādā tomēr, lai viņš ir arī, tā teikt, saskārne, tā saucamās user interface angliski, arī būtu sakarīga un būtu, nu, draudzīga. Un arī nav jāsteidzās, varam sākt nedaudz ātrāk. Tā, un arī, protams, jāskatās, tad ir, protams, tas, kas noteikti būs ļoti būtisks moments, ir šī integrācija ar jau esošām sistēmām, datubāzēm, noteikti dažādām varbūt dažādi datu avoti, jā, e-pasts un tā tālāk, tad arī kā viņus sajūgt kopā, no šiem, kad gribēsies to darīt. Un, nu, tad jāsaka arī, iespējams, ko mēs izmantosim,
te jādomā, ko mēs darīsim, kāda tā būs tā platforma, kur būs tas sarunu bots, nāks no viņa šis te valodu modelis, no kurienes viņš nāks. Iespējams, mēs gribēsim viņu lokāli, tāda iespēja ir iespējams, protams, mēs lietosim to kā pēc būtības ārpakalpojumu, vai tas ir Latvijā bāzēts vai ārzemēs bāzēts, jā, ārpakalpojums pēc būtības tas būs, jā, ko mēs sajūgsim ar mūsu sistēmu. Un tur būs dažādi apsvērumi, vai mums ļoti kaut kāda informācija, ko mēs negribam sūtīt, pieņemsim, uz ārzemēm, mēs gribam lokāli tikai to dalīties. Arī daudz apsvērumu šeit ir. Nu, lūk, jā, un tāpēc jāapzinās šie ierobežojumi. Tad pēc būtības pats chatbots, kas viņš bāzēs uz kādu lielo valodu modeli, viņš ir trenēts. Pēc būtības pārsvarā lielākie modeļi pārsvarā trenēt uz ļoti liela apjoma angļu valodas tekstu. Ir latviešu valodas teksti, pieņemsim, bet neviens no lielajiem komerces modeļiem pat labā nav, neteiksim, ka latviešu valoda viņam, es teiktu, ka drusciņi klibo. Ja? Un tāpēc, protams, ir dažādi projekti tieši tāpēc izveidot labu, pieņemsim, lokālu latviešu valodai bāzētu modeli. Jā, un, protams, tas moments ir šis te nianses, dažreiz ir stipri labāk. Ar katru gadu paliek vien labāk. Pēdējos 3-4 gadu laikā šis nianses šo te, kā sakot, ko tad mēs sakām, jā, kā sakot, vārdu dažādu noskaņu, jā, tā teikt, angliski cool, vai tas nozīmē augsts, vai tas tiešām ir labs, tā teikt, klasisks piemērs, jā, saprast, ko tas nozīmē, vai bad, kā sakot, kā teikt, jā, vai tas nozīmē slikts, vai īstenībā tas ir labs, tā teikt, slēngā, jā. Tad vienkārši piemēram. Nu, lūk, un arī tas moments, ja viņš šis te chatbots slikti uzstādīs, protams, cilvēks var teikt, tas man vispār nekam neder. Man te uzmācās kaut kāds chatbots, es negribu nemaz viņu. Ja? Jābūt viņam, protams, tā, lai viņš nemācās virsū, tā teikt. Un, jā, un te ir, protams, tas moments, kā mēs viņu saintegrēsim ar šo te mūsu infrastruktūru, mūsu uzņēmumā. Un arī, protams, ir tādas regulas kā GDPR, protams, Eiropas līmeņa regula, ja? HPP ir Amerikā, ja? Tad, jā, dažādi šīs regulas, tas arī, protams, jāņem vērā. Nu, lūk, un tāpēc parasti, kā sakot, ja mēs ņemtu šo ārpakalpojumu no šo sarunu botu no kāda servisa, noteikti ir jāapsver šī doma, šis te Retrieval Augmented Generation, jā, tad ko tas nozīmē, ka mums ir šis pamat modelis kaut kāds, viņš trenēts uz lielu vispārējām vajadzībām, bet mēs nevis trenējam savus datus klāt šim modelim, kas ir īstenībā ļoti dārgs pasākums, ļoti grūts īstenībā, bet mēs izmantojam savu šo datu avotu, tā varētu būt datu bāze, kaut kāds datu avots, vairāk avoti, kurus mēs, tā sakot, izvelkam ārā šo informāciju un saliekam kopā šo prasījumu šim te valodu modelim kopā ar informāciju, kas nāk no mūsu datubāzes. Un gala rezultāts ir, ka lietotājs saņem šo te rezultātu, kas izstāsta ar jau padziļinātu informāciju, kas ir tieši no jūsu, tā sakot, datu avotiem. Ja? Nu, lūk. Pēc būtības sanāk tā, ka mums nav jāzina datubāžu pieprasījuma valodu lietotājiem, nav jāzina daudz kas cits, to visu pēc būtības veids šis modelis, un mums ir cilvēcīgs rezultāts. Te ir slaidi no Amazon, pieņemsim, ko piedāvā, ja, pēc būtības tā ideja var saprast. Tad mums ir šis te pieprasījums, ja, mēs rakstam kaut ko, mēs rakstam uz lietotājs, tad raksta kaut ko, ja, un tiek no šī pieprasījuma, ja, šis teksta tiek, tā teikt, zināšanu avotiem, tiek pēc būtības tie ir datubāžu pieprasījumi, citu veidu pieprasījumi, un tiek dabūt šī vajadzīgā informācija, ja, un tad kopā ar šo te, ko cilvēks prasīja, tiek padot vēl papildu informāciju šim lielam valodu modelim, un viņš atgriezīs apakaļ jau, tā teikt, kombinētu atbildi, kas ņems vērā to papildu kontekstu. Jo lieta ir tāda, ka lielie valodu modeļi, mūsdienīgie, viņi var ņemt vērā jau ļoti lielu apjomu papildu kontekstu. Tad pēc būtības apakšā, lietājs to neredz, apakšā šim lielam valodu modelim, viņš jau nezina, kāds modelis tas ir, tiek padot šie te papildu kontekstu, tad papildu informācija. Un rezultāts, protams, ir ļoti labs tajā ziņā, ka mēs dabūjam šo te pēc būtības ļoti, tā teikt, sakarīgu par tēmu. Mēs dabūjam rezultātus par tēmu. Nu jā, kā mēs to varētu darīt? Protams, mums vajadzīgs kaut kāds veids, kā dabū šos te datus ārā no mūsu sistēmas. Elasticsearch, pieņemsim dažādas tehnoloģijas, dažādas ir tas tieši kā piekļuvei. Vajadzīgs šis ģeneratoru modelis, jā, jau iepriekš minētais GPT, bet ir arī citi, protams, ļoti daudz citi mūsdienās, ļoti daudz iespējas ir, un tad, protams, ir vajadzīgs jums kāds izstrādātais, kas to visu savēl kopā, jā, protams, jā, un tad, tas viss savēl kopā, vismaz vēl kāda nedaudz papildu trenēšana vajadzīga, jā, un viss ir integrēts, un, protams, tad mēs testējam, skatāmies, kā tas strādā, jā, un vai
kas sakot, vai lietotājiem tiešām ir šis te ieguvums no šī te papildu ieguvums. Nu jā, es tad skatos, man laiks ar tos beigsies. Arī tāpēc gribēju parādīt dažus resursus tiem, kas pilnībā šo tēmu pirmoreiz saskarās. Protams, ChatGPT, es domāju, gan visi ir, vismaz es zinu, mani studenti visi ir šo darbojušies, ja, bet arī ir, ja grib vairāk patestēt dažādu šos rīkus, ir šāds te šeit ir saites uz visu dažādu rīku testēšanai. Tad tur ir visi, gan no Facebook, jā, no Metas, gan no OpenAI, gan no Google, un arī citi rīki var patestēt dažādus rīkus. Jā. Un interesanti, tas gan nav tieši saistīts ar runāšanu, bet ir interesants video produkts, kas gan samērā dārgs ir, bet ir arī interesants arī dziesmu produkts, kas var taisīt dziesmu no jebkā. Turklāt interesants moments arī tagad arī ChatGPT piedāvā mums ļoti labu valodu modeli tagad. Jā, mums runās, var vakar pasaciņu nolasīt savai meitai arī ChatGPT. Jā, tā teikt, un izdomāt personalizētu pasaciņu, pieņemsim. Jā, nu tas tā kā interesanti varbūt paspēlēties, drusciņ nedaudz, tā sakot, idejām. Un, jā, šis viss materiāls ir pieejams šajā saitē, tātad šis te, jā, AI Studio 24, jā, un GitHub. Un, ko es gribētu no visu šī te, tā teikt, vēlreiz uzsvērt, ka mēs nevaram, ja mēs veidojam šo te sarunu botu, virtuālu asistentu, un noteikti beigās jābūt kaut kur cilvēkam. Tas vienīgais, ko es gribētu uzsvērt. Varbūt ir kādi jautājumi vispārīgi, jā, tā teikt, es paskatīšos, vai man kāds ir, kā es dzirdēšu viņus, jā, es droši vien dzirdēšu, jā, tā kā esmu atvērts jautājumiem, droši var sazināties mani, jā, vai caur šo saiti, jā, tas ir GitHubs, jā, un vai arī caur rakstot man e-pastu, kas bija tur iepriekš minēts slaidos. Tā. Valdi, paldies par šo ieskatu arī vēsturē, kā tas viss ir attīstījies un veidojies, un cik īstenībā gan ātri un strauji mēs esam nonākuši pie tik ļoti advancētiem rīkiem, kas mums reāli atvieglo dzīvi, taupa mūsu dārgāko resursu, kas ir laiks, un tieši tā mēs ir pieejams 24/7, tā kā minētie arī piemēri izglītībā, medicīnā, tādos ļoti arī akūtos jautājumos, kur man ir jāzina iespējams tagad, lai es varbūt izglābtu cilvēkam dzīvību. Ja? Jā, tad tāds jautājums par to, cik tad vispār ir man dati, kā uzņēmumam jāuzkrāj, un cik tiem ir jābūt vismaz tādiem kvalitatīviem, lai es ieviestu sev, tāds vidēja lielumu uzņēmums, lai es ieviestu savā uzņēmumā tātad šo chatbotu, jā, šo virtuālo asistentu. Jā, tam datu ezeram, teiksim, cik viņam ir jābūt lielam un cik jābūt, cik ļoti precīzam, vai kā tas viss. Nu, protams, ir vecs izteiciens, kā sakot, ja ko mēs sēsim, to pļausim, jeb angliski garbage in, garbage out, jā, tad mums, protams, šim te papildu datu avotam jābūt pēc iespējas tīrākam. Bet par apjomu runājot, es teiktu, ja ir, pieņemsim, es saukšu tā, 100 datu vienības jau kaut kādas, tas varētu būt kaut kādas datu zinības, kaut kādas, pieņemsim, kaut kādi fakti, kaut kāda informācija, papildu informācija, pieņemsim, tas varētu būt, pieņemsim, veikals, pieņemsim, auto detaļu veikals, kurā ir maza datubāze kaut kādām konkrētām lietām, kaut vai 100 vienības, tas jau arī varētu izmantot šādu te pakalpojumu. Protams, jo vairāk, tas būs jau, varbūt 100 vienības galvā arī var kāds pārdevējs paturēt, bet ja jums vairāk tūkstoši, jā, tad noteikti tad jau parādījos tiešām liela iespēja, ka šis šāda veida pakalpojums varētu būt noderīgs. Lieliski. Paldies par šo ieskatu. Es teikšu paldies un ejot, kā teikt, sakojot līdz laikam, došu vārdu nākamajai runātājai, kas ir Madara Mačinska no Tildes. Jā, Madara, tad varbūt arī par tādām praktiskām lietām, arī, jā, kur tad mēs varam izmantot un kādas ir tās iespējas, lai mēs uzlabotu šos savus biznesa procesus. Došu vārdu. Jā. Paldies par iespēju pārstoties uzlikšu tā, lai es varu nošērot. Viņš man liks iziet ārā. Labi. Tā, tūlīt. Tā, es tūlītās atgriezīšos. Mirklīt, tehniski.
Jā, kamēr Madara varbūt mums slēdz otrais klāt tehnisku iemeslu dēļ, tad es jums ļoti ieteiktu sekot mūsu nākošajiem webināru cikliem, un nākamais būs 23. Maijā. Maijā, mēs jau esam maijā, vai ne? Tas laiks ļoti, ļoti skrien, kur mēs runāsim par AI in Exceptional Education. Kas nozīmē, tātad mēs uzaicināsim, šī būs angļu valodā lekcija, pasaules tāds atzīts un augsta līmeņa zinātnieks piedalīsies šajā webinārā, kura mērķis ir principā atklāt tādus rīkus, kas var palīdzēt bērniem labāk mācīties, izmantojot tieši mākslīgo intelektu, un uzņēmumiem attiecīgi šeit būs atkal jauna niša un būs jauna informācija par to, kādi ir šie jaunie virzieni vispār un kur drīzumā būs biznesa iespējas. Tā kā es noteikti aicinu arī 23. maijā pieslēgties visus, kur jau mēs runāsim par nākamo mākslīgā intelekta attīstības pakāpi. Tā kā, jā, Madara ir atpakaļ un došu tālāk atpakaļ Madarai. Jā, es atvainojos par tehnisko pauzi. Bet man izdevās. Mēs aizpildījām. Man izdevās. Labi, sveiciens visiem. Esmu Madara Mančīnska no Tildes. Tildē tieši vadu pārdošanu. Mums ir pārdošanas komanda 3 Baltijas valstīs. Un tad es pastāstīšu, Tilda, manuprāt, ir viens no tādiem uzņēmumiem, Latvijas uzņēmumiem, par ko man ir lepnums, un daudz varbūt nezinu par visiem valodu tehnoloģiju produktiem, ko Tilda dara, tad te ir pāris virsraksti, ko mēs jau esam izdarījuši. Un noteikti mums ir ļoti liela šī pieredze tieši viedo sarunu botu platformas izveidē, kā arī mūsu jaunākais produkts, kas mums ir tapis, ir šis RAG risinājums vai Tilda Enterprise Assistant, kas palīdz orientēties uzņēmumiem, viņu informācijas lielajos džungļos. Uz ko tad vispār balstās Tilda, lai saprastu? Mēs esam tas uzņēmums, droši vien teikt, ka Tilda ir tāds mākslīgā intelekta šūpulis Latvijā. Visi Tildas risinājumi tiek izstrādāti šeit uz vietas, mums ir savi zinātnieki, mēs lepojamies ar to, ka mums ir virs 10 zinātnieku, un es varu palapoties ar to, ka arī Eiropas Savienības iniciatīvā par mākslīgā intelekta izpēti vienīgā B2B zinātnieki, tā kā no kompānijas ir tieši Tildas zinātnieki, vispārējie ir universitāšu zinātnieki. Tātad mūsu Tildas produktu visums balstās uz šiem pētījumiem, kur ir veikuši mūsu zinātnieki, un tad jau mēs taisam reāli pielietojams produktus uzņēmumiem, valsts iestādēm un arī vienkārši privātpersonām. Tad šeit es to parasti man patīk atspoguļot kā tādu burkānu, kad kur mums apakšā ir tā sakne, tā lielā, kas ir tā pētniecība, tad mums ir šie pielāgotie risinājumi, un tad ir standarta risinājumi vai masas produkti, kas ir ērti lietojami mūsu mājaslapā. Ja? Tad pielāgotie risinājumi, es teiktu, ka lielākā daļa arī virtuālai viedie šie sarunu boti ir pielāgotie risinājumi, jo bots ir vēl gudrāks un vēl izmantojamāks tad, ja viņš tiek saintegrēts ar dažādām klientu iekšējām sistēmām, ar autentifikācijas veidiem dažādiem, lai šis bots jau var tādu sniegt jau autorizētu un pielāgot atbildi šim klientam, kas ar viņu uzsāk šo sarunu. Tad parunāsim varbūt vispār, kā tad cilvēki pieņem lēmumu kaut ko iegādāties, un sevišķi internetā, tad 76% potenciālai klienti vēlas saņemt informāciju par produktiem viņu dzimtajā valodā, un to arī risina šie viedie sarunu boti, kam ir pieslēgts šis ģeneratīvais mākslīgais intelekts, par ko es tālāk jums arī pastāstīšu un parādīšu. Vai jūs zinat vispār, cik ir pasaulē valodas? Man pašai bija nesen pārsteigums, kad es gatavojos vienam pasākumam, tad pasaulē ir vairāk kā 7000 valodas. Līdz ar to ir ļoti liela iespēja, ja jūs vēlaties uzrunāt klientu. Protams, ir šīs lielās valodu grupas, bet jūs vēlaties klients, lai viņš var sarunāties par jūsu produktiem, un jūs vēlaties arī starptautiskajā tirgu, kaut vai spāņu, ja tas ir ļoti izplatīt arī valodu pasaulē, tad ir svarīgi, lai šis sarunu bots spēj sarunāties arī spāņu valodā, lai jūsu mājaslapa ir pielāgota tajā. To risina cits produkts, to mēs šodien nerunāsim.
Un 40% B2C klienti nekad nepirks produktu no mājaslapas, kas ir viņiem nesaprotamā valodā, un 68% B2B klienti sākotnēji izpētīs šo te produktu tikai no jūsu mājaslapas, pirms sazināsies ar jums patiešo, veiks tādu savu veidu izpēti. Tas nozīmē, ka jūsu mājaslapai ir jābūt daudzvalodīgai, un jūsu mājaslapā ir jābūt risinājumam kā sarunu botam, kas spēj interaktīvi atbildēt kurā diennakts laikā uz klienta jautājumiem. Un, protams, mums ir visiem droši vien ir pieredze ar šiem iepriekšējās paaudzes sarunu botiem, kas ir tikai vadītā dialoga botiem, kur tā pieredze ir vairāk negatīva, nekā kaitinoša, dažreiz pat nekā pozitīva, kas spēj reāli atrisināt un atbildēt uz kaut kādiem klienta jautājumiem. Bet tā ir vēsture. Šobrīd sarunu boti ir, ja kādreiz bija tā kā must-have uzņēmumiem, kad tev ir mājaslapa, tad es domāju, ka mēs jau esam tajā nākošajā ciklā, kad uzņēmumiem ir jābūt šiem viedajiem sarunu botiem, kas spēj, tas ļoti atslogos jūsu klientu apkalpošanas darbiniekus, kas ikdienā sarunājas ar viņiem, jo ļoti daudz no šiem jautājumiem pārsvarā ir atkārtot, ko klienti uzdod. Un pēc mūsu pētījumiem apmēram 80% no klientu sarunām ir iespējams automatizēt ar šiem viedajiem sarunu botiem. Kas tad ir šis viedais sarunu bots? Principā, kā es to vienmēr stāstu, tas ir darbinieks, kas strādā 24/7, kas paliek ar katru reizi arvien gudrāks un kas nekad neaiziet no darba. Mēs ļoti labi kā darba devēji arī esam saskārušies ar situācijām, kur mēs ieguldam savos jaunajos darbiniekos ļoti lielu laiku un savas zināšanas, un pienāk brīdis, kad viņi vienkārši aiziet. Un tev viss jāsāk ir no sākuma. Tad šeit ir tā iespēja, ka tev uzņēmumā ir viens darbinieks, klienta apkalpošanas speciālists, tas ir ārējais klienta apkalpošanas sarunu bots, kas spēj, kas nekad neaizies un kas paliek arvien gudrāks, cik daudz viņam dod šo zināšanu bāzi. Par Tildes virtuālajiem asistentiem, tātad Tildes virtuālajie asistenti runā arī latviski, kas nav maznozīmīgi, tie ir daudzvalodīgi, tie spēj vienlaicīgi pārslēgties no vienas valodas uz otru vienā sarunas laikā. Tilde ir izveidojusi vairāk nekā 110 organizācijām šos virtuālos asistentus, un ikdienas tūkstošiem cilvēku komunicē ar mūsu virtuālajiem asistentiem un nosūta vairāk nekā 18,000 ziņas dienā vismaz. Ja mēs runājam par to uzbūvi, kas tad ir šis sarunu bots un kā viņš strādā, tad es viņu salīdzinu parasti ar aizbergu. Ir viens tas, ko redz klients, un apakšā zem tā, lai viņš būtu pēc iespējas pielīdzinātāks saziņā ar cilvēku, ir ļoti daudz dažādi produkti, kas ir saslēgti šajā sarunu botu platformā. Tātad tā viena no tām atšķirībām, kas ir mūsdienu sarunu botiem, tad viņš ir tā kā kombinācija, vismaz Tildes botu platformā, ko mēs apvienojam, ir šis vadītais dialogs. Tas ir, kur ir svarīgi, lai viņš atbild tieši tā un savādāk, jo ir kaut kāda sensitīva informācija, kur iespējams, ja mēs skatāmies uz brīvas formas dialogu, tad viņš sāk tur kaut ko, ja ir sevišķi kaut kāda vienāda informācija šajos dokumentos ar zināšanu bāzē, ar kur šis bots ir apmācīts, viņš var sākt stāstīt pretrunīgu informāciju. Līdz ar to šis vadītais dialogs palīdz atrisināt šādu jautājumu. Tās cietās atbildes ir tā kā iekodētas, kad ja tev uzdod tādu jautājumu, tad tev ir jāatbild tieši tā un savādāk. Protams, apakšā ir lielie valodas modeļi. Lielie valodas modeļi sarunu botā darbojas dažādi. Viens ir, lai saprastu klientu nolūku. Teiksim, adrese klients, mēs pētījām latviešu valodā adresi, var paprasīt apmēram 52 veidos. Viens paprasa, kur jūs atrodaties, kur ir adrese, kā es pie jums varu aizbraukt, es tagad esmu šeit, kur man ir jāiet. Tad tas, ko dara šie lielie valodas modeļi, viņi saprot nolūku. Tu vari uzrakstīt ļoti neskarīgi par to, ko tu gribi uzzināt, un nevis viņš atbildēs tā kā kādreiz vecās paaudzes boti, kad es nesaprotu šo jautājumu, precizējiet to, tad šobrīd šie viedie sarunu boti jau saprot šos nolūkus. Otrs, kas ir apakšā, tam ir daudzvalodība.
Tildes boti spēja arī runāt, ne tikai sarakstīties, kas ir svarīgi, ja mēs skatāmies no tāda pieejamības aspekta, tad, piemēram, viņš spēja, tas ir tā kā voice in, voice out, tu vari tajā sarunu botā nospiest tur tāds mikrofoniņš, tu vari ierunāt, viņš transkribē, atpazīst to, ko tu saki, un pēc tam viņš arī tev atbild balsī. Tur ir dažādas iespējas. Tur var sintezēt jūsu uzņēmumu, jūsu unikālo balsi, vai var izmantot kādas Microsoft balsis, kas jau ir plaši pieejamas tirgu. Tur ir dažādi veidi, kā to izdarīt. Bet, lai jūs zinātu, tad nākošā gada jūnijā stājās spēkā šis Eiropas Savienības pieejamības direktīva, kas nozīmē, ka visai informācijai, vai tie ir pasākumi, kas ir publiski, vai tas ir, piemēram, jūsu mājaslapa, vai šis te pats sarunu bots, ir jābūt pieejamām dažādām saziņas modalitātēm. Tas nozīmē, ka cilvēkiem ar dažādām uztverēm, vai arī ar invaliditāti, tad viens ir, ka viņš var uzrakstīt, otrs, ka viņš var izlasīt, trešais, ka viņš var noklausīties. Līdz ar to ir svarīgi, ka šajos sarunu botos ir iespējota arī šī runas funkcija. Un tad ir dabīgās valodas izpratne, par ko arī Valdis pirms tam stāstīja. Tas nozīmē, arī, ja cilvēks uzraksta ar kļūdām, kaut kādu vārdu pārrakstās vēl kaut ko, tāpat šis bots saprot šī konkrētā vaicājuma nolūku. Viņš saprot, par ko iet runa, viņš spēj to izanalizēt. Un tad tas viss balstās uz šo virtuālo asistentu platformu. Tas nozīmē, ka jums kā uzņēmumam ir iespēja tur redzēt visu statistiku, kādi jautājumi ir uzdot, uz kuriem bots ir atbildējis. Jo uz kādiem jautājumiem viņš nav atbildējis, jūs varat ātri paši to papildināt, to zināšanu bāzā, nākošais viņš atbild. Jūs varat uzstādīt, ja sarunu bots nespēja atbildēt uz 2 vai 3 jautājumiem pēc kārtas, kad tiek nosūtīta notifikācija jūsu klienta apkalpošanas speciālistam, un viņš pārņem šo sarunu. Tad jau pieslēdzās cilvēks un nākošajā reizē, piemēram, papildina šo zināšanu bāzi. Un tad arī vēl, protams, visas integrācijas ar uzņēmumu iekšējām sistēmām, ar autentifikācijas dažādiem rīkiem, lai šī saruna būtu pēc iespējas tāda personalizētāka. Jā, un tad te ir tās virtuālo asistentu spējas un iespējas uzskaitītas visas, tad tā ir gan šie lielie valodas modeļi, dialogu pārvaldes sistēma, dabīgā valodas saprašana, integrācijas, daudzvalodu atbalsts, runas funkcijas, viss tas, ko jau es pirms tam stāstīju. Un, ja mēs skatāmies, tad kas tad ir tie mūsu tādi unikālākie boti, ko mēs esam izveidojuši, tad viens no tādiem botiem, ar ko mēs lepojamies, ir Latvijas Universitāte ir izveidojusi civilās aizsardzības kursu virtuālo asistentu Digni. Tas ir bots, kas ir aizstājis pasniedzēju Latvijas Universitātē. Tātad šajā civilās aizsardzības kursā šis bots ir saintegrēts ar mācību satura pārvaldības un administrēšanas sistēmu moduli. Līdz ar to viņš spēja identificēt konkrēto studentu vai skolotāju. Viņš ir apmācīts ar dažādiem kursa gan interneta vietnēm, gan grāmatām, gan prezentācijām, kas ir bijuši no pasniedzējiem. Viņš spēja šos studentus arī notestēt. Viņš spēja pateikt, kuras tēmas viņiem vēl ir jāpamācās. Viņš spēja nodemonstrēt un sazināties ne tikai rakstiski, bet viņš spēja tur parādīt, ja pie kaut kāda konkrētas tēmas ir vajadzīgs video vai bilde. To arī viņš visu izdara. Un ir ļoti svarīgi, ka tāpat kā tas tāds unikāls risinājums, kas droši vien mūsdienās būs arvien populārāks, ka kaut kādus šos kursus, kur ir ļoti skaidrs šis ietvars, ir iespējams aizstāt tādam virtuālajiem skolotājiem. Tad vēl viens tāds labs piemērs ir Rīgas nama pārvaldnieku virtuālais asistents Juris, kurā ir jau, viņš ir šis viedais asistents, kurš ir viņam ir iespējot arī ģeneratīvais mākslīgais intelekts. Tas nozīmē, ka viņš spēj sarunāties par ļoti plašām tēmām, viss, kas saistīts ir ar apsaimniekošanu. Tātad, ja jūs esat
Ja jums Rīgā pieder īpašums, iesaku šo jūri izmēģināt. Tas, kas ir jūrim tāds svarīgs tās funkcionalitātes, tā ir tā saintegrēšana ar viņu iekšējām sistēmām. Viņš ir saintegrēts arī ar viņu avārijas situāciju, iekšējo sistēmu. Tātad klients var uzdot jautājumus 24/7 visu dienu, un īstenībā šos virtuālos asistentus visvairāk izmanto tad, kad nav pieejams šī saruna ar cilvēku. Tad tas ir vai nu pēc darba stundām, vai arī tas ir brīvdienās. Viņš runā divās valodās, viņš identificē un atpazīst klientus, tad viņš var runāt gan par jūsu rēķiniem, vai kad tiks veikta renovācija jūsu īpašumā. Jūs varat pieteikt, kad jums ir plīsus trūba, tas tiek savienots ar viņu iekšējo avārijas sistēmu un tiek izsaukt šis avārijas dienests uz jūsu adresi. Jūs varat arī augšu pielādēt attēlus. Nu, tās iespējas ir ļoti, ļoti daudz. Un jau šobrīd ir par 33% Rīgas nama pārvaldniekam ir sarucis šo klientu apkalpošanas speciālistiem nosūtītās ziņas. Un ņemot vērā to attīstību, ko mēs tālāk plānojam šim virtuālajam asistentam, es domāju, ka šis skaitlis tikai palielināsies. Viņš jau spēs atbildēt uz ļoti daudziem plašiem jautājumiem. Ja mēs skatāmies konkrēti tādu statistiku par to, cik no ienākošajiem jautājumiem spēja atbildēt šis viedais sarunu bots, tad mēs skatāmies uz mūsu botu platformā, tie boti, kas ir izveidoti un kas ir jau tādi jau nākošā līmenī, kas ir iespējot ar visām šīm funkcijām un arī ar ģeneratīvo mākslīgo intelektu. Apmēram 96% no visiem ienākošajiem spēja atbildēt šie boti. Līdz ar to tas ir tāds ļoti liels atsloks klienta apkalpošanai, kas var koncentrēties uz tiešām tādiem sarežģītiem gadījumiem, vai kur nespēj šīs sarunu bots atbildēt. Man ir konkrēti pašai viens ļoti veiksmīgs piemērs, piemēram, tad, kad es lidoju, man bija lidojums no Šveices, jau bija iečakojusies lidmašīnā, man atcēla reisu, man bija jau nodota bagāža, un es tur pat sēdēju kaut kādā lidostas kafejnīcā, un šī līdzsabiedrība atsūtīja man uz telefonu numuru linku, kur bija links uz šo sarunu botu viedokli, kurš man uzreiz piedāvāja nākošajā dienā tos lidojumus, jo tajā pašā dienā nevarēja aizlidot. Es viņam varēju paprasīt, viņš man izstāstīja visu, viņam paprasīja, kas notiks ar manu bagāžu, nestraucieties, nav viņi tik nogādāts to lidojumus, kur jūs izvēlaties, vai man tiks nodrošināta viesnīca, jā, jums tiks nodrošināta viesnīca, viņš parāda, pie kura geita man paņems autobusu un aizvedīs uz šo viesnīcu, tiek parādīta karte, kā man aiziet, interaktīva karte, kā man aiziet, vai man tiks nodrošināts vakariņas, jā, viss tiks izdarīts, vai man paņems rīt no rīta no viesnīcas, cikos man paņems to visu izdarīja viedais sarunu bots, un es nebiju viens no tiem cilvēkiem neapmierinātiem klientiem, kas stāvēja pie tā līdzsabiedrības galdiņa, un kas mēģināja saprast, kā es varēšu tikt apakaļ. Līdz ar to tā bija tāda ļoti pozitīva pieredze. Tas, ko teica arī Valdis par to, kad ir jābūt tomēr šim cilvēkam apakšā un kad ir jāzina, kā šo sarunu botu uztaisīt un ir jāzina, kā viņu ierobežot arī, lai nesākās tādas halucinācijas vai nepareizi izdot informāciju klientam, kā tas notika, piemēram, DPD sarunu botu gadījumā. Tātad viņiem bija kaut kāds konkrēts updates šim viņu sarunu botam. Starp citu, kādreiz pirmo sarunu botu DPD uztaisīja Tilde, kā DPD ir franču kompānija, tad viņi nolēma, ka globāli viņiem jāpāriet uz franču kompāniju, kas arī šos sarunu botus, un tad to pārņēma viena franču kompānija, kas tagad uztur viņu šo virtuālo asistentu. Un pēc šī update viņi nebija uzlikuši to ierobežojumu vai to zināšanu bāzi, kur šis ģeneratīvais mākslīgais intelekts var meklēt šo informāciju. Un te var skaidri redzēt, bots sāk lamāties, bots uzrakstīja, ka DPD ir sliktākais kurjeru pakalpojumu sniedzējs. Tas tādu reputācijas risks ir ļoti liels šajā gadījumā, ja netiek ierobežot tā informācijas zināšana bāze, kur šis bots gūs šo informāciju. Iedomājieties, ja jūsu
bots uzņēmumi varētu meklēt informāciju visur, tā skaitā sūdzības LV. Ja? Tad visu šī informācija, arī sliktā, un ja botam paprasīs, viņš arī tā arī atbildēs. Viņš spēs atrast, kad, piemēram, bija slikts servis konkrētā gadījumā vai kaut kas netika piegādāts vai izdarīts. Tāpēc uzticiet lūdzu savus sarunu botus profesionāļiem, tie, kas ir izveidojuši to jau vairāk kārtēji. Un, man tā liekas, tas ir svarīgi, tāda uzticība tam, kad jums izveidos labu šo botu. Protams, var spēlēties ar šiem te, kas jau ir plaši pieejamie. Tas pats ChatGPT piedāvā izveidot šo te sarunu botu, bet tur ir jāsaprot, tā nav platforma. Tur būs tīri pieslēgts šis ģeneratīvais mākslīgais intelekts, dabīgās valodas saprašanas funkcija arī. Un jūs ielejuplādēsiet šos te dokumentus, par kuriem vai nokraulēsiet jūsu visu mājaslapā esošo informāciju, par kuriem šis bots tā kā varētu runāt, bet tur ir tādas nianses par to, kā viņš atbild un vai tiešām viņam ir, un tad rodās nianses, ja jums ir, piemēram, dokumenti, kas ir ar līdzīgiem saturiem, tāpēc ir svarīgi šī dokumentu vai datu zināšanas bāzes pirmapstrāde, lai viņš atbildētu pareizi un korekti. Tā kā teica arī Valdis, kad ja ieliek miskas iekšā, tad miskas ārā arī iznāk. Un tā nav pozitīva, teiksim, tāda pieredze. Lūk. Vēl viens no mūsu tādiem interesantiem projektiem bija Eiropas kosmosa aģentūrā. Mēs uztaisījām botu priekšzinātniekiem, kas ir saintegrēts arī ar kosmosa karti. Tātad šajā botā var sarunāt, viņš ir arī apmācīts ar visiem tiem zinātniskajiem dokumentiem par šiem kosmosa objektiem. Tad viņš pirmkārt parāda koordinātas, viņš tādu interaktīvu kartu uzreiz paprast par kādu kosmosa objektu. Tur var uzreiz viņš to parāda, kur tas atrodas, kā tas izskatās, un tad tu vari dabūt arī papildu informāciju par to, kas tad tas objekts ir un kādas ir viņa kaut kāda specifikācija. Te ir daļa no Tildes virtuālo asistentu galerijas, ko mēs jau esam jau, teiksim, realizējuši. Tagad ir nākuši daudzi klāt. Tāds pēdējais mūsu bots ir Lietuvas vēlēšana bots. Tas ir vēlēšana komisijas bots, kas tikko viņiem bija, manuprāt, prezidenta vēlēšanas. Un tad viņš spēja, teiksim, šiem klientiem izstāstīt gan par to vēlēšanu procesu, vai man jāņem pasi, vai es varu iet vēlēt ātrāk, un arī par visiem šiem te kandidātiem. Viss tā kā ir informācija, kas viņam ir iesniegta, viņu zināšanu bāzē viņš tā ir tā kā izstāstīt par katra izglītības dokumenti, kādi ir, kur viņi ir strādājuši, kāda ir viņa programma, uzstādījums un tā tālāk. Pirms mēs ejam arī pie šiem RAG risinājumiem, vēl es gribēju pateikt, ka bots viņš var tikt publicēts ļoti daudzās vietās. Tas nav runa tikai par mājaslapu. Bots var būt publicēts arī Facebook Messengerī, bots var būt publicēts arī banerī. Mums ir kompānijas, kuras ir uztaisījušas šo te sarunu botu, kas ir ielikts banerī, piemēram, kāda konkrēta kampaņa, un viņš padara to kampaņu vēl interaktīvāku, līdz ar to cilvēki var par šo te kampaņu sarunāties jau pat neejot tā uzņēmuma mājaslapā, bet caur baneri. Un man liekas, ka arvien tālāk un tālāk attīstās šī botu tehnoloģija, un jau tagad Amerikā, piemēram, ir boti, kas, piemēram, seko līdz vēža slimnieku ārstēšanai. Tā kā viņš tā kā tāds asistents, kas palīdz iziet cauri visam šim procesam, pastāst, tu vari pateikt, kā tu jūties, vai viņš tā pasaka, kad tev ir nākošā ķīmijterapija, vai tev ir jādzer zāles, kādas zāles ir jādzer. Tas kā ar autentifikācijas rīkiem ir kopā sajūts, kas ir identificējuši šo te klientu. Tāpēc man liekas, ka arvien vairāk mums šeit virtuālajie darbinieki un virtuālajie asistenti parādīsies mūsu dzīvēs. Lūk. Un tad tāds atvasinājums tam visam, vai tāds jaunākais produkts, kas ir šis Retrieval Augmentation Generation risinājums, tas ir Tilda Enterprise Assistant.
Tas ir risinājums tāds kā iekšējā uzņēmuma ChatGPT. Tas ir tāds draudzīgs, izpalīdzīgs kolēģis, kurš var atrast visu vajadzīgo informāciju un orientēties uzņēmuma informāciju džungļos. Es pati strādāju bankā, un kā mums ir tas internets, vai citiem tas ir SharePoint, bet tā informācijas daudzums tur ir tik liels, ka tu nevari atrast, kurš ir pēdējais, komitejas lēmums, vai kad tika nolemts par kampaņu, kāda ir kampaņas nosacījuma. Tur, es nezinu, American Express kartē vai vēl kaut kas, tad šis risinājums ļaus ļoti ātri orientēties visos dokumentos. Tu uzdod jautājumu, viņš tev parāda uzreiz, kur ir atbildi, un kur ir links uz aktuālo dokumentu, ko tu meklē. Tātad šis risinājums ir pielāgots, kas atbild izmantojot ģeneratīvo mākslīgo intelektu un semantiskās meklēšanas kombināciju, ko nosaka nevis atslēgvārdi, bet konteksts. Viņš saprot, ja tu saki, kāds ir pēdējais nolēmums par maksājumu karšu kampaņu 2023. gadā, viņš tev iedod sarakstu, viņš pasaka, man liekas, ka šis ir tas, ko tu domā, viņš var iedot, tādu procentu sadalījumu, vēl kura atbilde vai kurš dokuments viņam šķiest visvairāk atbilst tavam vaicājumam. Un tad uzreiz ir šis dokuments, ko tu vari atvērt un arī izpētīt un redzēt, kas tur ir. Un tas rada atbildes no organizācijas zināšanu bāzē, īpaši pieejamās informācijas. Tur arī var būt gan jūsu iekšējās procedūras, gan saites, gan CRMs. Tur ir ļoti daudz dažādu veidu, kā šo risinājumu var pielāgot. Tas spēj, strādāt gudrāk, domāt plašāk, atbildēt ātrāk un netērēt laiku. Es pati zinu, daudz lielās organizācijās strādās, cik daudz patērē laiks, lai atrastu kaut kādu konkrētu informāciju. Un tā ir uzticama informācija, tā ir zināšanu apmaiņa, tas ir tāds kā iekšējais mācību centrs, kas spēj arī ļoti ātri gan atbildēt, viņš arī var tur ielikt, kad jūs sev vai darbinieks varat notestēt par konkrētiem jautājumiem. Ja ir kaut kādi jautājumi, par ko viņi ne īpaši labi pārzina, tad var iedot uzreiz informāciju, kas vēl viņiem ir jāpalasa. Tas ir tiešām tāds efektīvs rīks, kas ļoti palīdz ikdienas darbā. Jo, ja kādreiz mēs kaut kādām lietām tur tērējām daudzas stundas, tad šobrīd ar šādu rīku palīdzību mēs to varam izdarīt ļoti ātri. Un tās sviras šiem ātriem un precīziem meklēšanas rezultātiem, kas tur ir apakšā, tad tā ir šī pielāgojumā zināšanu bāze, tā ir datu indeksēšana, vai ir semantiskā meklēšana, tad izmantojot šos lielos valodas modeļus, tā ir dabiskās valodas izpratne, kas ir, ja mēs rakstam ar kļūdām, viņš to pats sapratīs. Atbilžu ģenerēšanu, viņš izgūst šo informāciju no zināšanas bāzes un nedod arī to, avotu, no kurienes viņš šo informāciju ir paņēmis. Ja? Tas ir piekļuves tiesību pārvaldība. Jūs varat, piemēram, uzstādīt, ka dažādām amatu kategorijām šī zināšanu bāze, uz kuru viņš ģenerē atbildes, ir dažādas. Un bieži vien ir kaut kāda sensitīva HR informācija, ja, tad tas ir tikai HR darbiniekiem ir pieejams, ja, kas nav visiem, bet tur kaut kāds konkrēts lietas par konkrētiem darbinieku atalgojumiem, ja, vai kaut kādiem citiem vienošanām. Un tā ir tāda zīmola platforma, mēs viņu varam pielāgot katru klientu vajadzībām, uztaisīt, nobrandot pēc klienta vadlīnijām, tā, lai tas izskatās tiešām tāds jūsu iekšējais palīgs. Tātad tehnoloģija, kas aiz tā stāv, te ir tādā vizualizēta, ieskicēts, tad ir šis te pieprasījums, ir tā zināšana bāze, un tad ir šis te lielais valoda modelis, kas saprot gan nolūku, gan meklē uzreiz šo te informāciju, un pāris sekundēs arī sniedz jums šo te atbildi. Un kā tas darbojās, kā mēs parasti strādājam ar uzņēmumiem, tad mēs uzsēsim vispirms tādu darbnīcu ar klientu, lai mēs saprotam, sākotnēji ar pāris scenārijiem, un tad mēs audzējam to zināšanu bāzi lielāku un lielāku, jo tā galvenā pievienotā
vērtība Tildē ir tas, ka tu tā datu pirmapstrādi, lai šis te rīks nedod nepareizi informāciju, lai izķertu tur, kur ir šī te līdzīgā informācija vai izķertu, kur ir dokumenti, piemēram, par vienu tēmu, bet atšķirīgām atbildēm. Nu, tur kaut vai triviāli. Vienā rakstīts ir darba laiks jums ir līdz 5, otrā līdz 6, un tad ejam sazina, ko viņš atbildēs, tad, kad kāds uzprasīs, līdz cikiem man ir jāstrādā, vai līdz cikiem strādā klienta apkalpošanas cenas. Tad ir šī loma un atļauja piešķiršana, tad katram, varbūt amatu kategorijai ir kāda cita informācija, un tad ķeramies klāt un tikai viņu izmantojam savā ikdienas darbā un strādājam efektīvāk. Tāds izskatās, kas ir Tildes risinājums, tā ir lietotāja darba vieta. Nu, te ir, piemēram, jautājums, kāds sots ir par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu Latvijā. Tad kur viņš arī atrod, tā ir atbilde, bet viņš ir ar linku uz tos avotus, kāds ir, un tad atverot to avotu, tu redzi uzreiz jau tādu precīzu atbildi, dažādām kategorijām, ja, piemēram. Un tad, ja tu gribi vēl papētīt, tad viņš ir atradis vēl, kur tas ir minēts, un tu vari atvērt arī šos pārējos dokumentus. Un te ir datubāze, zināšana datubāze, tas ir tas administratīvais panels, kur šis te treneris, vai nu tas ir jūsu iekšējais cilvēks, vai nu tas ir ar Tildes palīdzību, Tildes botu treneriem vai šo te ragu treneriem, tad tā ir vieta, kurā jūsu organizācijas informācijas un dati glabājās. Un tad viņus var pārskatīt, var izņemt kaut ko ārā, ja kaut kas nav aktuāls. Jo, lai šis rīks pēc iespējas labāk strādātu, tā informācija visu laiku ir jāaktualizē. Ja tur tiks salikta novecojas informācija, tad viņš arī par to novecojušo informāciju arī tādu atbildi jums sniegs. Nu jā, un tas, ko mēs piedāvājam, ir šī platforma, datu apstrāde, semināri, šie darbnīcas, lai izprastu, kā labāk to uzbūvēt, jo ir svarīgi saprast katras nozares specifiku, un tad jau no mums ir tikai atbalsts un pielāgošana, un jūs darbojaties paši ar šo te rīku un papildināt viņu zināšanas. Nu, lūk, tas laikam ir viss no manas puses. Mēs esam šeit, lai tas izdotos. Un, ja jums ir kādi jautājumi, te ir mans QR uz manu LinkedIn profilu, tā kā droši varat uzdot. Es esmu atvērta arī tikšanās, lai pastāstītu. Nu, ja mēs runājam par tādu cenu, jūs domāsiet, bet tas viss izklausās ļoti dārgi. Īstenībā tie sarunu boti šobrīd ir arvien par pieejamākām cenām, un ja kādreiz sarunu bots mums aizņēma Tildē uztaisīt tur 3 mēnešus, tas bija tāds mega projekts, tad īstenībā šobrīd mēs varam, tas ir atkarīgs no klienta, cik ātri jūs mums iedodat to jūsu zināšanu bāzi un tos scenārijus, kas mums ir jāieliek, tad mēs varam uztaisīt 2 nedēļu laikā jau, un tā cena ir ļoti pieejama, un mēnesī jūs maksājat tikai šo te abonēšanas maksu, un tas arī viss. Lūk tā, paldies! Madara, paldies par ieskatu. Tu atbildēji uz jautājumu vienu tieši par to, cik tad tas maksā. Jā, un tu skaidru atbildi arī sniedzi. Tas principā, tas ir atkarīgs. Ir uzņēmumi, kas taisa ļoti daudz integrācijas, tad, protams, tas viss nāk klāt. Bet, ja tu uztaisi tādu pirmo pilotu projektu šim te botam bez tur kaut kādām ļoti sarežģītām integrācijām, tas maksā apmēram 7,000. Nu, un tad tev ir vēl viens darbinieks, ja ko tu esi pieņēmis šāds te, kas tev apkalpo klients pēc darba laika, brīvdienās, tas ir neatsverams. Tad, ja tas ir uztaisīts kvalitatīvi, es tiešām saku, tas ir neatsverams rīks un palīgs, un viņš spēja arī pārdot. Mēs tagad taisam vienam uzņēmumam e-komercijas botu, un viņš spēja ļoti daudzas lietas izpildīt cilvēku vietā. Jā. Saki, kurās jomās varbūt vai kaut kādās nozarēs ir visvairāk varbūt izmantojams un šis pieprasījums tieši pēc šiem botiem? Ir sevišķi tur, kur ir liels klientu skaits, teiktu tā, kur ir daudz ienākošie šie zvani, kur ir daudz atkārtotie jautājumi, tad tie ir tie uzņēmumi, kas to izvēlās. Arvien vairāk, es jau teicu savas prezentācijas sākumā, tas ir paliek jau par tādu,
must have, jo cilvēki ir pieraduši saņemt atbildi uzreiz mūsdienās. Un ceļš jaunākajai paudzei viņiem atkal ir pierastāks nevis pacelt telefonu un piezvanīt, bet uzrakstīt. Un līdz ar to, uz to mēs ejam. Skaidrs, ka tas rīks paliks arvien populārāks. Mans jautājums, kā rodas šie vārdi? Ļoti interesanti. Tur ir Ēriks, tur ir Runa, tur ir Signa. Ir kaut kādas, nezinu, vadlīnijas, pēc kā jūs izvēlaties vārdus? To izvēlas klients. Okay. Jā, tas ir klientu. Tad katra bota izveidē, tur ir vēl šī vizuālais noformējums. Viens ir izdomāt viņa personību, otrs ir izdomāt vārdu. Tas kaut kā parasti sastaistās ar kaut kādu to klienta vai specifika, ko viņš nodarbojās, vai arī viņa nosaukuma. Piemēram, Latvijas bankā ir Mona, tā kā monēta, ja? Tagad mēs arī pārtaisam savu Tildes, visu to zīmolu stratēģiju, mums būs jauna mājaslapa, mūsu bots sauksies Matilda, ja? Tāpēc tas viss ir tā kā, mēs arī svinam kopā ar saviem klientiem botu dzimšanas dienas, jo tās ir reāls personības, un tad bieži vienmēr LinkedInā redzam, ka kaut klienti ieliek, mūsu tur, nezinu, Jurim apritēja 3 gadi šodien. Un kas ir vēl tagad nākošais solis, botu personībām sāk likt klāt arī emocijas. Tātad, ja, piemēram, kāds klients sāk neadekvāti tur lamāties uz šo botu, bots spēja pateikt, atnāc tā kā vēlāk, kad tev ir uzlabojusies garstāvoklis, viņš var pagriezt muguru, ja uz viņu lamājās, tā kā, tāds paliek tiešām ļoti cilvēcīgs kolēģis, jā. Jā, tu arī minēji, ka tie boti ir tātad attīstījušies mūsdienās arī ar nākotnē tam mākslīgam intelektam un tā spējai apstrādāt daudz informācijas, ka viņi ļoti, ļoti advancēti paliek. Kā ir uzņēmumiem, kuri jau ir ieviesuši, teiksim, pirmo versiju, ja, un tagad jau ir otrā versija vai jau 5. Ja, vai ir jāmaina šis bots, vai ir iespējams šo veco botu kaut kādā veidā uzlabot un upgradeot ar šiem datiem, ar informāciju, kā tas ir? Jo, tas ir atkarīgs principā no tās platformas, kuru viņš šo te botu ir izveidojuši. Ja viņiem ir šis te bots uz Tildes platformas, tad mēs, updatojam viņam un iedodam to jaunāko versiju vai pa papildus samaksu, pieliekam kaut kādu integrāciju. Vai tie, kas, piemēram, šobrīd ir uz Hugo platformas daudzām valsts iestādēm, šie te sarunu boti, sākotnēji, kad KIS šo botu platformu mums tā kā nopirka, tad tā bija tā vecā versija. Un tagad tas, ko mēs piedāvājam, kad tiem, kas ir šīs Hugo platformas uztaisījuši šos botus, ka viņi atsevišķi samaksu var piepirkt, ka viņi klāt mēs pieliekam šo ģeneratīvo mākslīgo intelektu, kur var likt šo zināšanu bāzi no dažādām vietnēm un arī no kaut kādiem dokumentiem un tā tālāk. Tā kā tas ir atkarīgs no tā, kur tas bots ir izveidots. Ja jums nav fleksibls vai tāds, kas neattīsta tālāk šo platformu botu, tad tur jums viņš ir tāds, kāds viņš ir. Tad vai jūs šo varat ciet un tā esat pie tādas kompānijas, kas ir jau gājis daudz tālāk ar šiem botiem, kas fokusējās, ka tas ir viens no viņa, teiksim, biznesa nišām, ir tieši šie sarunu boti, jo mēs zinām, ja izplūst šis fokus, tad tas parasti ir tāds, vidēji vājš produkts, ko var piedāvāt. Paldies, super, paldies par atbildēm, Madara. Teikšu arī tev lielu paldies, un, manuprāt, bija ļoti, ļoti vērtīgs un interesants šis webinārs, un šodien tātad kopā ar mums bija Valdis Sauspurāns no RBS, Madara Mančīnska no Tildes, un es savukārt, kas moderē šo pasākumu, esmu Ilze Raudiņa no Eiropas digitālās inovācijas centra, un noslēguma vārdos es gribētu vēl parādīt vienu slaidu, kas būs kā iespēja uzņēmumiem. Es mēģinu uzlikt uz full screen. Jā. Uzņēmumiem būs tātad iespēja iesaistīties mācībās, digitālo prasmi attīstība, sauksies šī programma, un ar jauno mācību gadu būs iespēja uzņēmumiem apmācīt savus darbiniekus.
daudz dažādās tēmās, kas ir tātad, kā minētas, pieņemsim, mākoņu pakalpojumu, menedžments, e-komercijas izstrāde, kas ir ārkārtīgi aktuāli vispār uzņēmumiem. Arī mūsdienās e-komercija ir viens no top tematiem. Ja mēs runājam arī par tādu digitālo transformāciju un digitālo attīstību, tāpat, biznesa inteliģences sistēma izstrāde, šī pat digitālā transformācija, biznesa procesa analīze. Tātad tāds ļoti plašs ieskats, ļoti kvalitatīvs ieskats par to, kā tātad kopumā uzlabot to tādu biznesa pratību un biznesa attīstību savā uzņēmumā. Un noteikti, lūk, ir arī atstājiet savus kontaktus, ja jums tas interesē, noskanējiet šo QR kodu, un tiklīdz būs šis programma aktīva, tēmas aktīvas, mēs noteikti nosūtīsim arī jums papildus informāciju par iespējām. Tā kā es teikšu jums šodien paldies. Paldies visiem, kas ir pieslēgušies. Ceram, ka tas bija vērtīgi, un kā jau es minēju, tiekamies 23. maijā uz nākamo webināru. Paldies un uz tikšanos!